Mani sauc Aija, tā ir mana meitiņa Elizabete. Un mēs šodien esam pie jums ciemos, lai atzīmētu māmiņu dienu un arī nosvinētu kādu ļoti īpašu notikumu arī mūsu abu dzīvē. Man tāds liels prieks un lepnums ir mana jaunā grāmata, ko es esmu nosaukusi par atmiņu kladi mammai un meitai. Un, tā ir kā tāds sarunas žurnāls, līdzīgs kā bija skolas laikā, kad es mācījos, kur ir jautājumi, un uz tiem vajag arī atbildēt. Un tā ir tāda saraksta mammai un meitai, kad ir viens jautājums, uz ko atbild mamma un uz ko atbild meita. Un, kad par kādu no jautājumiem ir īpašs prieks, tad to var izgriezt un pielikt pie leduskapa vai ierāmēt kā gleznu un pielikt pie sienas. Un, to es esmu izveidojusi ar mērķi, lai mamma un meita tādā interesantā un radošā veidā varētu stiprināt un uzlabot attiecības ar savu meitu. Un, kas ir, manuprāt, ļoti būtiski, šeit nav nekāda vecuma ierobežojuma. Es esmu ielikusi ieteicamo vecumu no 3, jo Elizabetei ir 3. Un es domāju, ka tieši šis ir tas īstais laiks, kad to var sākt darīt. Kad kopā mēs varam aizpildīt šo kladi. Un, tā kā Elizabete pagaidām vēl ir maziņa, tad mēs to varam darīt krāsojot, līmējot, zīmējot, un tad tikai pēc tam arī varam kaut ko sākt rakstīt. Ko mēs šodien taisīsim, meitiņa? Maizītes. Jā, mēs taisīsim maizītes. Maizītes mūsu ģimenē ir tāds iecienīts ēdiens. Varbūt tāpēc, ka tas ir vienkāršs, varbūt tāpēc, ka tas ir ātri pagatavojums, vai arī vienkārši tur var ļoti viegli arī Elizabete pati iesaistīties. Un tie produkti, kas ir šobrīd uz galda, ir tādi Elizabetes iecienītākie, ko viņa labprāt pēdējā laikā izvēlās. Sāksim ar Elizabetes šī brīža iecienītāko produktu, tā ir aknu pastēta. Jā, tagad uzmērēsim pastēti virsū, jā? Jā, ļoti smuki saliksim visu. Pēdējā laikā mēs diezgan daudz pavadam laiku tieši divatā, un tad mēs abas mēģinam izdomāt maksimāli daudz radošus veidus, ko mēs varam divatā darīt. Kaut kā mums nāk gan pilsētas piedāvātās izklaides iespējas, gan arī mēs pašas eksperimentējam un meklējam jaunus veidus, kā interesanti pavadīt laiku kopā. Vēl kārtīgi daudz saliec, lai ir viss zaļš, lai ir zālīte. Mums taisam bez mārītes. Lietas virsū uz maizītes, jā? Šitā te. Tikai tik un bez mārīte nāk. Viena otrai pretī. Šitā, lietas te. Jā. Jā, un tagad mēs pieliksim galvu klāt. Tagad te vēl vienu galvu. Tagad paņemšu tā te. Un tagad taisīsim bez mārītei. Mani. Nu, pasties, cik tev labi sanāca. Nu, re, maizītes gatavs. Jā. Jā. Taisīsim tālāk. Nākamās. Lai skaisti uzberu šķīvīšu virsū. Mēs abas ar Elizabeti esam tādas lielas saldumielas, bet mēs cenšamies izvēlēties dabas saldumus, un tāpēc mums ļoti iecienīts ir medus, un tieši šis putotais medus zefīrs, kā viņš te nosaukts, un tad uztaisīsim ātri arī saldās maizītes mūsu gaumē. Un, ja ir pieejams arī tosteris, tad mēs ļoti labprāt viņas arī taisam kā siltās maizītes. Un tad, kad silta tā maizīte, tad arī vieglāk medus klājās. Un tagad uzliksim virsū avenes, taisīsim kāpelīšus vai sirsniņas? Sirsniņas. Sirsniņas, labi. Nu, tad ņemam avenīti, ņem to arī vienu. Nu, tad taisam. Es šitos. Tu taisi vienu sirsniņu, un māmīte taisa vienu sirsniņu. Gatavošanas prieks ir vēl lielāks nekā patēšana. Es nevaru. Nu, liec seku savai maizītei deguntiņu. Šitā. Ļoti labi. Tas ir kāds liels, skaists, sarkans deguns. Šitā. Jā, ļoti labi. Mūsu māmiņu dienas brokastis ir gatavas, un mēs vēlamies novēlēt priecīgus svētkus it visām māmiņām. Protams, es sūtu mīļus sveicienus savai māmiņai un savai omītei, bet šodien tāds tieši pārdomu diena no rīta bija, kad tā mātes diena, māmiņa diena kaut kā kļuva īpaši svarīga tieši tajā brīdī, kad man piedzima Elizabete, jo tad liekas, ka tā diena ir tāda priekš manis, nu, ka
viņa man tik daudz ko ir devusi ar to, ka viņa ir piedzimusi, un viņa ir mana tāda vislielākā dāvana manā dzīvē. Un tāpēc mātes dienu es vēlētos pavadīt un visādi citādi veicināt to, lai pateiktos viņai par to, ka viņa ir manā dzīvē un ka viņa tik ļoti daudz, ko man ir devusi, jo bez viņas es nebūtu tāda, kāda es esmu. Man ļoti patīk tā sajūta, kā es šobrīd jūtos. Un man ir liels prieks, ka mūsu ceļojums kopā tikai tagad sākas, un es ceru, ka mums ir vēl visa gara dzīve priekšā kopā.